Jā, silts sveicieni, Vitiņ. Jā, sveiki. Silts sveicieni. Esam mēs ēterā, tiekamies kādu mirkli pēc mūsu pavasara retrīta, pēc sirds un stihija retrīta, lai izrunātu, kā tad mums gāja. Kā mums gāja retrītā. Esam paspējuši padalīties. Un, retrīts notika māja noslēgumā, ir pagājuši 2 mēneši. Un es jautāšu, laikam, Vitiņ, tev par tiem iespējiem, par tām sajūtām, varbūt kādas tev bija retrītā ieejot, uzsākot, un varbūt, jā, kas ir tagad, kas no tā tie ieguvumi, kādi tavējie? Jā, retrīts man bija pirmais tāds īstais retrīts maijā. Un gaidas man laikam īsti, es pat nezinu, nebija nekādas, jo man bija viss interesanti, kā būs, kas būs, kā es tur jutīšos, kā mēs tur būsim, cik mēs brīvi jutīsimies, tā kā katrs savā pasaulītē un visi kopā. Un es jutos ļoti labi. Es jutos, tas tāds teikt labi nozīmē neko nepateikt, bet es jutos patiešām ļoti, ļoti harmoniski un ļoti, tā viegli. Jā, man nebija vispār nekāda vairs bāža, tad, kad mums viss sākās, man nebija vispār nekāda bāža par to, kā būs un kā nebūs, jo es sev tā kā biju pateikusi, ka vajag ļauties, vajag pieņemt maksimāli, cik mani ķermeņi ir spējīgi pieņemt uz to brīdi. Un tā, manuprāt, arī notika, ka es tiešām arī ļāvos un ļāvos ļoti, ļoti. Un, manuprāt, man palīdzēja tieši tas, kad nebija tāda aiziešana mājās, atnākšana atkal atpakaļ un tāda nepārtrauktība, ka tu vari tik ļoti, ļoti būt iekšā un būt bez telefona un būt, pasaulē jau nekas neapstājas, dzīve neapstājas, viss notiek, bet tu vari būt tai savā kodolā pats ar sevi, un tas jau ir tas, ko mēs ikdienā reti, kad spējam un varam tā izkāpt ārā no tā trakā skrējiena un būt tiešām ar sevi un sevi un veltīt to laiciņu. Tādai savai izaugsmai, savai attīrīšanai, savai harmonizēšanai, savai sakārtošanai, un tā bija tā iespēja, un jā, tas bija kaut kas tāds burvīgs. Jā, kā tu redzēji, kā tu vēroji, kad dāmas, kas piedalījās, kādas atnāca un kādas devās projām, tāds tavs vērojums varbūt no tā piedzīvotā. Jā, mums jau bija tā, ka daži bija jau ar pieredzi retrītos, jā, un daži bija tādi, kas nebija ar pieredzi, es nebija vienīgā, kam nebija līdz šim šī pieredze. Un ir sākotnēji droši vien bija tas, ka mēs jau tā kā gaidām kaut ko, negaidām, skatāmies, ko cits, ko otrs, un kā tas būs. Bet man liekas, jau pirmie brīži arī bija tas, kad viss, tas kaut kāda bāža, kaut kāda baila, viss viņš pazuda, viņš atkāpās, un tu vari būt tiešām ar sevi, un nedomājot, ko par mani padomās, tas otrs arī tajā brīdī man varbūt kāda asara nobirs, un varbūt, kad es kaut ko, nezinu, pateikšu vai paskatīšos ne tā, vai, pilnīgi atslēdzot visu to ārpasauli, tu esi tiešām tikai tai sevi, un tu saproti, ka tu jau strādā tikai ar sevi, nevis tur ar apkārtējiem vai kaut kā, tā kā. Un to es sajūtu gan pati sevi, gan arī varēju just arī apkārtējos, dalībniekos, dalībniecēs, ka tieši tā arī, līdz ko tu noņem sev to kaut kādu bloku, kaut kādu ierobežojumu, tad tu esi jau tāds īsts, tīrs un patiess. Jā, tā ļaušanās, jā. Un mums bija interesanti, ka šis bija mans pirmais retrīts, kad bija tikai dāmas. Un man ļoti patika. Man arī. Jā, man, protams, patīk arī tad, kad mums ir visi iepriekšēji daudz retrīti. Ir tiešām bijuši vienmēr ir arī vīri piedalījušies, vīrieši. Bet šī, protams, bija tāda cita enerģija, vēl cita maģija. Un es teiktu,
tā dziļāk mums līdz ar to viss bijis. Redzēju arī, ka meitenes vairāk atvērās, kad vairāk tā patiesāk, ka tiešām man šķiet, ka tas deva to iespēju tiešām nedomāt par to ārpusē, kā es tur izskatīšos. Jo, protams, kad ir tas pretējais dzimums, tad vienmēr gribās, tā kā, vairāk izskatīties labi un būt tajā. Bet tad, kad mēs esam ar sevi un mēs esam patiesi, tad mēs esam, tad noņemās viss, tad dabiski noņemās viss tās maskas un viss pārējais. Un tas ir tas dziļākais un svarīgākais mirklis, tā satikšanās ar sevi, jā. Tā sevis patiesā sajušana, patiesā ieraudzīšana. Un tur notiek tādi, maģiski procesi, kas godīgi mani arī, pārsteidz tādā ziņā, tas dziļums mani pārsteidz, jā, kādā dāmas devās iekšā, cik dziļi strādāja ar sevi, ļāvās stihijām un aromātiem un tiešām kā notika tās pārmaiņas, jā. Es šoreiz tiešām ļoti, ļoti izjūtu spilgt arī tās pārmaiņas, un arī pēc atsauksmēm to varēja spriest, jā, kad tie procesi tiešām tādi dziļi un enerģiju ļoti, ļoti vairojoši un transformējoši, jā, tā kā ļoti, ļoti. Kā tev pašai arī pēc retrīta, vai kas ir tie tavi iegumi, vai tādi kaut kādi momenti retrītā, ko tu ieguvi? Jā, es pārliecinājos, kā strādā eteriskās eļļas un kā strādā stihijas, un kā tas viss strādā kopā tādā sinerģijā. Tas ir kaut kas neaprakstāms vienkārši, kas tiešām ir, to nevar ar vārdiem pateikt, to var tikai izjust, piedzīvot, un tas bija kaut kas tiešām tāds ļoti, ļoti īpašs, jā, man pakavējoties tajā retrītā, kā tas viss notika, man ļoti patika, man šeit viss bija tik ļoti pārdomāts, un par kārtīm mēs tā kā vispār noliekam malā, bet tas ir tik ļoti, ļoti sievišķīgi, un tas ir tik ļoti, ļoti, arī man gribas teikt, maģiski, jo kā tas strādā, tad tam izskaidrojums tāds nav, kā tas strādā. Es arī zinu pēc tām aromkārtiņām savām, kā man nav izskaidrojumi, no kurienes nāk tas viss, bet tas kaut kur nāk, un šeit arī, un tu redzi, cik ļoti mainās, cik ļoti viņas atbild uz tavu jautājumu, un kādas atbildes tu saņem, skatoties uz to kārti, tas ir tāds, wow, tiešām. Jo to tad, kad varbūt kāds stāsta no malas, varbūt arī šobrīd, kad mēs tā runājam no malas, liekas, ka, ko viņas tur stāsta, bet patiesi tas ir tik dziļi un tik nopietni un tik, man visas tās kārtas ir saglabātas arī telefonā, un tad, kad es kaut kur skrolēju, viss apstājies un skaties, un jā, bija tajā mirklī, man bija tā, tur tāda strādniece, kas domā par darbiem, par visu. Un beigās to aizēju jau pavisam kaut kādā citā plūsmā un citā, tā kā tas ir arī tāds plusiņš, kas ļoti, ļoti fēns bija. Jā. Pārmaiņu ceļš, jā, to varēja redzēt. Man arī ļoti patika izsakot līdzi, kā retrītā ienākot, kad mēs ņēmām tās kārtas, kā katra, vai ne? Un tad procesā jau, kas tur atklājās, jo mēs visu laiku tur... tāds darbs ar zemapziņu ar savu šo iekšējo un joprojām ejot, kā tur atklājās, tas tik brīnišķīgi. Un man šoreiz pirmo reizi mēs taču darījām arī, pirmo reizi kad mēs mērījām arī enerģiju centrus. Tas bija arī, man liekas, es vienmēr arī to darīšu, jo tas tik ļoti uzskatām, kā no sākuma ir tur ciet vai pūspavērti šie enerģiju centri. Tā enerģijas plūsmiņa nav. Un ka beigās mēs esam uzplaukuši. Tas arī tāds tiešām brīnums priekš manis. Man gan sākotnēji likās, ka man vairāk viss ir vaļā. Bet tas ir prātā. Prāts jau mums bieži vien pasaka... to, ko viņš grib pateikt, to, ko mēs gribam redzēt. Jā, un tur tiešām arī tā, kā tika rādīts un kā jā, es zinu pati savas tās punktus, pie kā man ir jāatgriežās, kas man ir tāds, varbūt, vājākais punkts, teikšu tā manī.
Un to man arī ļoti labi parādīja. Jā, to mēs varam uzskatām. Jā, ļoti labi, kad man arī cilvēkiem vispār jau prātam ir tā, ka patīk redzēt, ka tu ieraugi, kur tas ir, vai ne? Protams, ka mēs jau arī intuitīvi tad saprotam, ka, tā, man jau tā likās, vai ne? Kad tas centrs vai tā joma man ir dzīvē, kas ir jārisina, bet šeit, kad to ieraugam, tas ir vēl tā spilgtāk. Jā. Bet, zini, atgriežoties arī pie tā, kādas pārmaiņas pēc retrīta. Es nepilnu mēnesi pēc mūsu retrīta, es biju vienā pasākumā, daudz varbūt arī zina, ir tāds naglu Andris, un ir tā iešana par naglām, un arī pirms tam viņš nomēra šos te enerģētiskos centrus, cik kurš ir vaļā, un pēc tam pēc tās iziešanas par naglām arī. Un es saprotu, ka pēc viņa tā teikt, ļoti daudziem ir viss ciet, lielākā daļa ciet. Un viņš man mēra, to visu arī iziet cauri, un viņš saka, bet tev viss ir ļoti labi, un es domāju, jā, ir pagājis, gandrīz bija mēnesis pagājis, es biju saulgriežu laikā, un ir pagājis gandrīz mēnesis, un viņš saka, tev viss ir ļoti labi, viņš tā, kad es saku, jā, es arī tomēr piedomāju un strādāju ar sevi, ar savām domām un ar to. Un tad man bija tāds, ka tas nav tikai tajā vienā īsajā brīdī, kamēr mēs esam šeit tajās dienās, bet tas ir tādā ilgtermiņā. Jā, tas saglabājas, un tas jau ir, tā jau ir arī tā vērtība tam visam, ka tas nav. Šeit mēs esam, šeit mums viss notiek, mēs ar sevi strādājam, un ir procesi, un ir rezultāti, un tu aizej mājās, un viss atgriežās atpakaļ. Nē, neatgriežās atpakaļ. Protams, varbūt maz drusciņi ir tāds, protams, bet tas jau ir visur, visās jomās. Bet šeit man bija tāds, pilnīgi tāds, un viņš tā skatās, un viņš tā, bet tev ir labi, un tev arī šeit ir labi, un arī šeit, un es tā klausos, domāju, ko viņš man teiks par manu kakla čakru? Jā, to es arī zinu. Tā bija tā, jā. Katram mums ir kaut kas ir izcināms, bet jauka mēs to ieraugam. Tā mēs zinām, ar ko strādāt. Cik jauki, es to nezināju. Tu nezināji. Tas man tagad jāatās, tad, kad mēs sākām runāt. Jā. Jo es saņēmu pēc tam tiešām daudz pozitīvas atsauksmes. Tiešām, es neesmu viņus vēl nekur izlikusi. Es droši vien pa kripatiņiem kaut kur izlikšu arī, lai jūs iepazīstinātu, bet tiešām sirdis sildošas, tādas, kur meitenes rakstīja, kad pilnīgi smagums nokrīt no sirsniņas. Bija meitene, kas bija nesus līdzi dzīvēm uz dažādas situācijas, vai ne? Un ka pilnīgi fiziski bija jūties tāds smagums, un kad vienā brīdī, kad mēs ar ūdens stihiju strādājam, ka pilnīgi tā kā akmens novēlēs. Viņa teica, un es tagad saprotu, kā tautā ir tas teiciens, kad akmens no sirds novaļās. Viņa teica, es pilnīgi jūtu, kā man novaļās tas akmens no sirds, un es domāju, Dievs, cik tas ir jauki. Un es arī redzēju, pēc tam, es arī, protams, daļa dāmas ir pazīstams, un mēs esam arī, es saskarēju kaut kur ikdienā, un tad ļoti es vēroju arī tās pārmaiņas, kā pirms tam nebija enerģijas, bija tāds nomāktība. Burtiski liekas, ka cilvēks varbūt pats domā, ka viņam ir slinkums vai kaut kas, vai bet nē, ka nav enerģijas, vienkārši nejaudā padarīt kaut kādas lietas, tu nejaudā ne ar galvu, nevar būt fiziski arī. Un pēc tam es burtiski redzēju, kādas pārmaiņas ir, kādas transformācijas, cik daudz ir enerģijas, un kaut kādā mazā brīdī tik daudz tika izdarīts, un vispār es biju tik ļoti, ļoti pārsteigta, tiešām pozitīvi patīkami pārsteigta, un tā kā, jā, un tad tas iedvesmo darīt. Tieši tā. Tas iedvesmo darīt tālāk, jā. Un kad dāmas teica, kad mēs bijām tajā noslēguma aplī, Vitiņā, kad viņas teica, mēs prasījām, kā ir un kāds tās sajūtas, un viņas teica, vai tieši šādu radīt, tieši šādu, kur ir stihijas kopā un kur ir šī te aromāti kopā. Un es nezinu, Vitiņa, kā tev jutās, man jutās, ka viens otru tiešām papildina. Mums tas bija pirmais šāds te, ja jūs atceraties, kas sekojāt līdz, šis bija tāds pirmais sirds un stihiju aroma retrīts, jo es esmu taisījis ļoti daudz sirds un stihiju retrītus, bet kopā ar aroma maģiju, ar aromātiem šis bija pirmais, un dāmas tiešām, kas teica, viņi teica, vai tieši šādu kopā vajag, un jā, tāpēc mums arī tā sajūta tiešām, tāds sirds siltums, tāds gandarījums, un arī tas, kad gribas taisīt vēl, tāpēc mums arī, tāpēc mums ir padomā, un jau šī te
nākotnes plāni arī. Jā, jo es jau arī teicu sākumā, man šķiet, ka stihija strādā. Tas, kas ar viņām strādā, tas arī to zina, ka viņas strādā. Ēteriskās eļas strādā. To mēs arī, tas ir nenoliedzami, viņas strādā. Bet tad, kad tas viss ir tajā komplektiņā, tad tas neaprakstāmi, kas notiek. Vienkārši neaprakstāmi, kas notiek, kā notiek. Jā, tur ir tāda brīnuma visādi nāk ārā. Jā, es atceros, mans sirds centrs, kas kā man, tas bija viens mirklis, kā man ēteriskā eļa parāva vienkārši vaļā kaut ko tādu, un es jūtu fiziski, kā tur vienkārši viss notiek, un sajūta to, ka tu esi dzīvs organisms, un ka tev ir dzīvi šie enerģētiskie centri, un viņi nav tādi nekustīgi un tādi, bet tiešām viss notiek, un to visu var darbināt, kustināt, un ja mums ir tādi instrumenti, un tad ir grēks to neizmantot. Jā, viņas burtiski viens otru pastiprina, Un, ja mums pavasara retrīts mums bija par tādu mieriņu, par harmoniju, par tādu sevis atgriešanu pie sevis, par to līdzsvaru. Bet augusts ir tāds ražas laiks, vai ne? Jā. Tā kā, kad dārzā augļi un viss tūlīt ieriesīsies, un augustā mums būs turpinājums. Mums būs retrīts, kur arī, protams, būs par mieru, arī, protams, par šo atgriešanos pie sevis, jo nekad nav par daudz sevi atkal pārstartēt un atvest sevi no sabiedrības, no visu skrējienu atpakaļ pie sevis. Bet tas, kas mums būs šajā augustā jau otrā pusē, mums būs arī klāt vēl naudas enerģija, pārpilnības enerģija. Ja? Tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs ziedētu, lai mēs paši būtu uzplaukumā, lai mēs paši nestu tos augļus. Un tad arī būs stihijas, būs tieši arī uz to vērstas. Vairāk aromāts mēs liksim klāt, ir noteikti ir naudas aromāti, ir naudas aromāti ir, un viņi ir ļoti jaudīgi arī un ļoti spēcīgi, un būs tāpat stihiju aromāti, un būs tāpat arī naudas, tā kā tas viss mums būs ļoti īpaši. Jā, es varu parādīt, kā mēs darījām pagājušā reizē, mēs taisījām tādus rullīšus arī ar ēteriskajām eļām, un tur bija kristāli iekšā arī. Un tad tā kā pēc tam viņi var lietot, un man ir daudz ēteriskās eļas, tāpēc šis varbūt man neietik, bet vienalga es viņu lietoju tāpatās, un jo viņš jau diezgan ilgi arī turās, un tā kā un kaut ko līdzīgi mēs arī taisīsim droši vien šoreiz. Jā, mēs taisīsim vairāk tieši uz naudas enerģiju, lai paņemtu līdz mājām, lai var lietot to aromātu, lai tieši naudas, pārpilnības tādai enerģijai. Nauda ir viens no aspektiem, jo, ja mums ir enerģija, tad mums ir gan nauda, gan arī daudz kas cits dzīvē, vai ne? Tā kā, tāda pārpilnības enerģija, lai mums ir, lai piepildās tas, ko mēs vēlamies. Arī, Vitiņa, tā kā tu saki, ja tu jau kaut kādas lietas ir sākušas piepildīties dzīvē, tu padomā, ievēlīs. Jā. To es jau sajūtu, es to zinu. To mēs jau zinām arī, tas nav nekas tāds pavisam jauns atklājums, bet cik mēs tam visam arī noticam un cik mēs to visu izmantojam tādā ikdienā, tā ka patiešām, jo to es šajā retrītā sajūta ļoti, ļoti, tādu brīnumi notika vienkārši no kurienes, tāds, kad tu ļaujies tikai, un tad jau pēc tam jau ārpus retrīta, tas jau sāc spēlēties ar šo, ka, es tagad gribētu tā, bet ne jau es tur tagad gribu, nezinu, lai man tur kāds zvaigzni nones no debesīm, vai kaut ko tādu, bet tādas reālas lietas, bet tik ļoti tā kā gribās un notiek, un atkal notiek, un atkal notiek. Un tad tu saproti, cik ļoti, ļoti mēs paši sevi arī ierobežojam un vienkārši neticam. Un līdz ar to arī jau sevi nobloķējam. Bet ja mēs sākam ticēt, mēs sākam atveram sevi, savu sirdi un savas visu, tad jau arī tas viss ienāk iekšā. Mēs ļaujam tam ienākt. Mēs ļaujam ienākt, un ar šo te atgriešanos pie sevis mēs vairāk sev noticam, mēs vairāk iegūstam tādu savu iekšējo centru, spēku un pārliecību, un tad mēs ļaujam ieraudzīt sev kaut ko vairāk, nevis tikai ikdienas skrējienu. Jā, tā ir tā retrīta. Tā nav maģija, tā ir fizika patiesībā, bet tā gribas teikt, vai ne, ka tas ir kaut kāds tāds brīnums,
Bet, tie ir tādi fizikas likumi, tad, kad mums pašiem ir enerģija, kad mēs tiešām sevi patīram, tad, kad tu Vitiņi saka, ka tie centri ir mums atvērti, enerģija mums plūst, no dabas, no dzīves šī vibrācija, un tad mēs paši esam tādi enerģiskāk, jaudīgāk, un tad arī tās lietas notiek, viņas iegriežās, tā kā mēs to iegriežam, tā kā mēs to gribam iegriezt, vai ne, tā kā. Jā, tas tāds mazs ieskats, un kā mums tur gāja, mums tiešām gāja ļoti jauki, es esmu arī tiešām pati gandarīta par to dziļumu, par to dāmu ļaušanos, par to piedzīvoto, un mēs bijām tik dziļi pat, kad dāmas teica, ka negribās, lai filmē, negribās, lai fotografē un kaut kur arī izvieto, tāpēc arī neesmu joprojām izvietojis un varbūt kaut kādu kripatiņus no tā kaut kur ielikšu, bet šeit tiešām tā vide ir droša, man vienmēr ir svarīgi, arī man meditācija vakaros, kad nāk, un tad arī dalībnieks saka, ka ir droši dalīties, jo tu zini, ka tas paliks tiešām šajā mazajā laukā. Tāpēc man ir svarīgi, lai mēs esam nedaudz, lai mēs esam tādā sirsnīgā, ģimeniskā atmosfērā, lai mums ir tiešām droši dalīties, ļauties un doties tajās savās iekšējās pārmaiņās. Un mūsu retrīts būs sirds un stihiju aroma retrīts, naudas un pārpilnības retrīts un arī harmonijas un mieriņa. Mums būs 21. līdz 23. augusts. Jā. Tātad atkal mēs būsim šeit, brīnišķīgajā mūsu, tādā gaišajā vietā, es teiktu, kur cilvēki nāk un saka, cik te pozitīva aura ir, un tā ir, jo šeit notiek tik daudz prakses un meditācijas, un tātad šeit mēs būsim uz vietas, šeit praktisēsim arī apzinātu ēšanu un šos te ieguvumus, un dosimies arī pie jūriņas, baudīt stihijas un dabas enerģijas, izbrauksim, un peldēsimies skaņās, un ar kārtīm iedarbosimies, un kakao baudīsim, un radīsim arī savas spēka mandalas, jā. Ja tad mēs radījām harmonijas mandalu, tad šeit mēs radīsim savu naudas mandalu, savu pārbagātības mandalu. Ļoti, ļoti labi skan. Jā, un mums pagājuši gadu bija sirds un stihiju retrīts bez aromātiem, bet bija ļoti, ļoti jaudīgs, ļoti pozitīvs atsauksmes. Ir dāmas, kam ir arī tiešām naudas enerģija iegriezusies, dzīve pārmainījusies ļoti, ļoti. Par to varbūt citreiz stāsts, bet mēs arī radījām mandalas un ļoti, es arī vēl joprojām, jo es arī, protams, pati baudu šajā procesā. Tas jau ir tāds baudījums, un es arī šī mandala man stāv ar vienu priekšā, un es arī tajā enerģijā ar vienu arī esmu un atgriežos, un man arī atnes naudu. Tieši retrīts nav tā, ka man retrītā, vai kādam nokrīt retrītā nauda no gaisa. Tā nav, ja tā doma, tad tā nav. Bet tās naudas iespējas, redzējums paverās un atnāk pēc retrīta, jā. Caur cilvēkiem, caur notikumiem, caur plašāku apzinātību, caur redzējumu vienkārši iegriežās tā dzīve tā, kad priekš tā mērķa, ar kuru mēs nākam uz retrītu, ar kaut kādu mērķi, ar kaut kādu nodomu mēs vienmēr nākam, un atnāk tieši tās finanses, atnāk tā nauda, un kā man tiešām viena dalībniece teica, tagad atskatoties gandrīz gadu vēlāk, viņa teica, man ir viss, ko es biju uzrakstījusi, viss tieši tā, un tieši tā summa, un dzīves līmenis pilnīgi cits, un viņa teica, jā, tā kā... Tad dosimies šajā. Bet tas ir tas arī, ko tu teici, ka viena lieta jau ir tā nauda, bet otra lieta ir būt harmonijā ar sevi un būt tajā mierā, ka tu gūsti baudu no tā. Nevis tev tikai griežās tur nauda, bet tiešām, ka tu esi tādā mierā un ļaujies un tici un paļaujies un arī viss tad notiek. Tā kā tas ir arī tas vērtīgais, ļauties un ļauties, tas ir tāds... ko es varu pati sev visu laiku atgādināt, un man tā sajūta tāda, ka tu nāc tajā nezināmajā kaut kādā, un tu paver mazu šķirbiņu, durvis, un tu jau redzi tikai tik, cik tu redzi, ka tā šķirbiņa, tas durtiņas ir pavērtas. Bet kad tu ļaujies, tu uzdrīksties, tu paver vairāk, un tu jau redzi vairāk.
Un tu arī saņem vairāk, un tas jau ir tas ļauts sev, tas durs maksimāli, cik vien tajā brīdī mēs spējam. Nav jau tā, ka mēs mums tūlīt kāju atcirtīsim vaļā un viss. Jā, protams, tas viss vērsies lēnām un tā, bet es gribu arī pateikt tā, ka mums nav tā, ka tu aizēji pēc retrīta mājās un viss ir skaisti un ir rožaini. Tāpēc, ka tu saskaries nākamajā dienā ir darbs. Un tu saskaries ar to, ka tevi velk pie zemes. Sazemē tevi sazemē, bet tev gribas vēl turēties tur. Un tev gribas būt vēl tajās sajūtiņās iekšā. Un tāpēc arī tā vasara ir ļoti labi, jo ir jau tomēr tas vasaras režīms ir tāds mierīgāks. Tas nav tāds, ka tev visu tu ielec iekšā un tagad sākās tas lielais darbs, bet man nebija viegli. Es teikšu, kā ir, jā, man nebija viegli. Man gribējās kavēties ilgi un jā, es tā kaut kā ļoti, ļoti klausījos mūziku. Tādu vairāk. Bet vai tev palīdzēja arī tas, kas man vienmēr ir vērtīgi, man liekas, ka mums ir čatiņš un ka mēs esam vēl tādā saziņā, ka nav tā, ka retrīts tikai beidzās, katrs aiziet mājās un tā, ka viss paliec ar sevi. Viennozīmīgi, man ļoti. Es praktizēju to, ka mums ir čatiņš, kurā tad mēs, tad iesākumā katru dienu mēs tur pulcējāmies un likām to informācija prakses, šeit būs arī naudas prakses un tāda praktiskā informācija, lai tas turpinātos mēneša garumā, jo katram ir savādāk, jo citam, un vissvarīgāk ir tad, šeit mēs arī izjūtam, ja mums ir tas sirds lieta, ko es daru, kurā es varu ar prieku atgriezties, tad, protams, ir citādi. Bet tad, ja ir darbs, kurā mēs ejam, kas nav mans darbs, protams, mēs apmainam savu enerģiju, ejot strādājot, mēs atdodam savu enerģiju un saņemam naudas enerģiju. Un tas ir dabiski un tas ir normāli. Bet tas varbūt nav gluži dzīves sūtība. Jā, es to zinu. Jā, es to zinu. Un tāpēc atgriezties tajā varbūt ir dažādi, vai ne? Jo tad, kad... Jā. Katram mums arī savi tie posmi un savi procesi un savus. Jā. Jā. Es vēl tā kā atcerējos vienu lietu. Tad, kad mēs tikai bijām iepazinušās, un tad tev bija visādas meditācijas tā kā par dažādām tēmām. Un te no atkal man tā kā nāk prātā tas, cik mēs esam kurā brīdī gatavi, jo tajā reizē arī bija mums naudas meditācija. Un kad bija tā naudas meditācija, manuprāt, tā bija tā reize, kad ārā bija baigais negaiss, un internets raustījās, un viss bija tāds, un tad es tā kā pārklausījos, un es saprotu to, ka tas jau nebija tāpat vien. Tas nebija tāpat vien, tas viss bija tāds, ka es jau nebiju gatava vēl tam visam, tā uzreiz tās durvis atrauta vaļā. Jā, tad ir tā, ka tu pa to soli pa solītim tā kā spēr, bet visums jau saliek visu pa plauktiņiem tāpatās. Jā, visums saliek un tiešām pa solītim no sākuma tu varbūt apzinies, vai tu pat ieraugi, kad izrādās, es varu arī iet kaut kādus, izrādās, kad man patīk kaut kas cits, ne tikai tas, ko es daru ikdienā, ja. Izrādās, ka man sirdī tuvāk ir kaut kas cits, kad es paraugos sevi iekšēji. Un citā solītī tu jau raugies, varbūt skaties un meklē, ej tajā virzienā, kas tev patīk. Ja? Varbūt vitiņi tā kā tavs aromāti, kuros tu esi devusies un kas tev ir. Katram cits, vai ne, šis te ceļš. Un nākamais solis jau varbūt, ka tu izej tajā vairāk un dari vairāk savu sirds lietu un mazāk to, kas ir jādara, tāpēc, kad vajag naudu. Un beigās jau ir tas solis, varbūt, ka tu jau pelni ar savu sirds lietu, ka tu dari tikai to, kas tev iedvesmo. Un tajā brīdī jau pēc retrīta atgrieties ir vienkārši lidojums un fantastiski. Jo tu ej savu sirds ceļu, tāpēc tas ir, dzīvē tas ir tik ļoti, ļoti dažādi. Jā, pilnīgi ļoti, ļoti dažādi. Un nevar pateikt, kā būs. Jo katram tas tiešām ir unikāli un ir brīnišķīgi tā, kā tajā brīdī ir, tieši tā arī vajag būt. Tā kā es ceru, ka mums te skan mūzika fonā, mums sarkanais kors pilcītī mēģina. Tā kā, ja šeit ir mūzika, tad jūs zinat, bet varbūt, ka tas neatskan, jā. Bet man šķiet, ka mēs jau esam bijuši krietnu laiku, jau esam izrunājuši, un priekš šī pirmās tikšanās mums ir ieskats, kā mums gāja. Mēs esam izrunājuši, nākamajā reizē mēs tiksimies un praktiskāk jau runāsim par to,
par tām vērtībām, ko mēs varam, kādu labumiņu mums var dot aromāti, augu eļas aromātiskās, kādu labumu mums var dot šīs te dabas prakses. Un, jā, varbūt tajā jūs ko vērtīgu atradīsiet arī sev. Vitiņi, vēl uz noslēgumu pajautāšu tikai tev par aromātiem tā kopumā. Kā tu redzi, kur to var izmantot, vai pavisam tādos dažādos vārdos, ko dod, ko tavā dzīvē devušas aromātiskās eļas? Un jā, kas tas? Zini, es dažos vārdos ko tu cilvēkiem varētu, ko tu varētu varbūt, nu jā, tādu nodot kaut kādu ziņu vai vēstījumu, vai ir jēga vispār ar tām aromātiskām eļļām kaut ko tur saistīties vai darīt? Es īsti nemāku, bet es mēģināšu cik vien īsi. Jā. Jā, jo ēteriskās eļļas, nu mēs zinām, tās ir augu esences, tie ir ļoti, ja mums katram augam ir sava dvēsele, tad arī šī ēteriskā eļļa ir kā auga dvēsele. Un ja mēs zinām, ka mums kumelīša teja palīdz, un liepzieda teja palīdz, un nātre mums palīdz, un pelešķīts mums palīdz, katram ir savs šis uzdevums, katram augam. Un tieši tāpatās arī ēteriskajām eļļām katrai ir savs uzdevums. Tā ir tik ārkārtīgi plaša pasaule, ir aromaterapija, aromapsiholoģija, nu tur var iet tiešām dziļumā un galvenais, lai tās eļļas un šie te produkti, kas ir par un ap eļļām, lai tie ir kvalitatīvi, lai mēs nenodaram sev pāri, jo, nu, tiešām tās jomas un tie virzieni ir ļoti gan praktiski pielietojami tādā sadzīvē un ikdienā, ja ko mēs arī paši zinām, ka mēs varam arī savai skaistumkopšanai, gan visur, mājas uzkopšanai, nu visur un tīri sakārtot un nomierināties un palīdzēt dažādos procesos, tas ir stāsts par ēteriskajām eļļām. Es nesaku, ka tas ir vienīgais dzīvē, kas tikai šādi te dara un kārto un palīdz un atbalsta, bet tas ir viens no. Un katrs jau atrod tos savus instrumentus, kas viņam palīdz. Vienam varbūt palīdz sēdēšana pie ezera un makšķerēšana. Un viss kārtībā. Jā, bet, nu, tāpēc mēs arī pie Jūnijas arī dosimies retrītā. Jā. Mums būs tāds komplekts, jā, jo svarīgi vienmēr pieiet holistiski no dažādām pusēm, bet nākamajā reizē mēs tad parunāsim vairāk gan par šo te aromātiem, kādu labumu un kā no tā var gūt sev, un arī noteikti par stihijām, un vēl arī dziļāk dosimies retrītā uz priekšu iekšā. Paldies visiem par šo klātbūtni, par skatīšanos, ja radās jautājumi, rakstiet, gaidīsim jūs jautājumus, un nākamreiz atbildēsim uz tiem, un, ja norizonēja sajūtiņa interesi par retrītu, arī rakstiet jautājumus, aizsūtīšu vairāk informāciju, nodosim jums vairāk informāciju. Un jā, šie te datumi, ja norezonēja 21. 23. augusts, uz siltu tikšanos nākamajā pārēdē, lai jauka vasariņa, lai mierpilns, jauks un enerģisks šis te laiks jums, jā. Tā.